Bet labi, skatāmies tagad 2 jaunieši uz starta. Igaunis pret Latvieti, aiziet Baumans pa priekšu, Altmets aizmugurē. Un tojamies iemetiens zonai. Labs iemetiens abiem brīviem braucējiem. Altmets ļoti tuvu jau pielīdz latviešu pilotam. Arī pārmetiem brīdi. Nu, nokļūdās Altmets tur vienā brīdī pazūd viņam Sanslī. Tikmēr Baumans tāpatās gāž kā būtu sācis, tā arī beigs. Un ļoti skaisti dūmi, ļoti labi Sanslīdi, ļoti liels leņķis, ļoti tuvu riepām un finišā. Nu, tur ar tādu mazu Sanslīdi beigās iebrauc Baumanis, bet Altmets, redzējām, pirms tam jau bija uztaisījis pamatīgi kļūdu. Jā, finišēja Baumanis ar ļoti mazu Sanslīdi, savukārt Altmetam bija pārāk liela tā Sanslīdi arī, nu tā uz robežas, lai sagrieztos, bet nu kaut kā līdz galam tika, bet... Nekur tā kļūda no Altmets. Jā, Altmets. un pabrauc taisni, diemžēl, tā vismaz izskatījās Altmets, nu par labu Baumanim, protams. Tā kā es domāju, ka otrais brauciens izšķirs visu. Bet, nu, ja spoteri dara savu darbu, noteikti, ko viņi arī dara, to Baumans sen jau zina, ka viss ir labi un ka nav ko stresot nākamajā braucienā, ka viņam būs jāsako. Jā, un interesanti vienīgi, kāpēc tas leņķis pazuda Baumanim pašās beigās. Varbūt bija tā saskrējies, ka bišķi nobijās no riepām. Pastīsimies nu, izskatījās, ka gāja virsū riepām. Jā, jā, ja viņš būtu turpinājis gāzt, nu jā, nu jā. Gāja it kā uz tām riepām, tāpēc par laimi neiztaisnojies. Ja būtu iztaisnojies, tad būtu liela skāda. Dimbā. Nu neko, nu mainījušies vietām. Top 4-nieks Altmets tagad pa priekšu, Baumans viņam sekos. Un redzēsim, kā viņiem veiksies. So the second part of this top 4 battle. Altmets out front, Baumans will be chasing, and let's go. Aiziet otrā daļa. No Altmetam tagad kārtīgi jāmēģina aizmukt prom, jāmēģina kaut ko parādīt, lai vēl izglābtu situāciju. Tikmēr Baumans jau arī samērā tuvu, aptuveni 1 korpusu atstumā, pirmajā pagriezienā pāri kalniņam, viņi dodas pilnā ātrumā, gāzes pedāls grīdā, un tagad jāmēģina noturēties ārējā malā pie ārmalas. Tos abiem diviem arī izdodās, un vēl viens pārmetiens, tas arī labs. Baumans piebrauc ļoti tuvu, un abi divi blakus finišā. Ļoti labi nobrauc abi piloti šo braucienu. Protams, lielākā interese mums bija par Baumani, to mēs arī vairāk vērojam, bet, protams, arī jāuzteic arī Altmets, arī pārliecinoši veica savu vadošo braucienu, ļoti plaši atstājot vietu Baumanim. Un es domāju, ka ļoti labs tandēms, jā, nu nebūtu Altmetam pirmajā braucienā kļūdas, tad mēs ļoti nopietni diskutētu droši vien par uzvaru, bet sakarā ar šo te kļūdu, pa lielam mēs zinām, kas stāsies blakus Immermanim. Tas bija tas, ko mēs gribējām redzēt. Jā, tūlītās noskaidrosim arī to oficiāli un to visu apstiprināsim, tā ka piloti būs atgriezušies. Pagaidām vēl nec viens, nec otrs nav. Izbauda viņi savu aplīti, pusaplīti atpakaļ līdz mums šeit. Un tikmēr mēs vēl izbaudām atkārtojumu putnu lidojumā. Tiesnešiem viss ir skaidrs, rezultāts mums esot. Artūra Altmets izkāpja ārā. Un tāpatās ārā mums izskatās, ka izkāpja Daniels Baumans. Un uzvaru mums šajā tandēmā izcīnā Daniels Baumanis!